Ja tu gribi aizsargāt savus uzkrājumus no cenu kāpuma, vai ir laba doma ieguldīt inflācijai piesaistītajās obligācijās? Kāpjošas cenas iznīcina mūsu naudas vērtību. Ar katru dienu, ar katru nedēļu mūsu uzkrājumi var nopirkt mazāk un mazāk un mazāk. Tāpēc galvenā prioritāte daudziem ieguldītājiem ir kaut vai aizsargāt savus uzkrājumus no inflācijas. Un viens no šķietami pievilcīgākajiem veidiem, kā to darīt, ir nopirkt tā saucamās inflācijai piesaistītās obligācijas. Šīs ir obligācijas, kuras parasti emitē lielas valstis vai uzņēmumi. Populārākās ir ASV, vai Vācijas, vai Francijas, vai Itālijas inflācijai piesaistītās obligācijas. Un kā tās strādā? Tu nopērci šādu valsts obligāciju un vienkāršojot, tu aizdod valstī naudu. Piemēram, tu nopērci obligācijas par 1000 eiro. Un tad nākotnē šī valsts tev atmaksās nevis 1000 eiro, bet 1000 eiro plus inflācija. Attiecīgi, ja tu, piemēram, ieguldīji 10-gadīgās obligācijās un 10 gadu laikā Eiropā cenas dubultojas, tad, piemēram, Vācijas inflācijai piesaistītās obligācijas tev atmaksātu 2000 eiro, nevis 1000. Tas izklausās ļoti pievilcīgi, vai ne? Tu ieguldi, tu aizdod naudu stabilai, lielai valstī, kur ir ļoti liela ticamība, ka tu to naudu dabūsi atpakaļ, un šī valsts tev nosedz inflāciju. Šī brīža situācijā, kad inflācija ir augsta visā pasaulē, kad norisinās karš, kad ir daudz citu izaicinājumu, šāds piedāvājums šķiet fantastisks, vai ne? Tas izklausās gandrīz vai pārāk labi, lai tā būtu patiesība. Diemžēl tas ir pārāk labi, lai tā būtu patiesība. Pieslēgsim saprātu. Mēs visi zinām, ka pēdējos gados pasaulē procentu likmes ir ārkārtīgi zemas. Ja mēs nopērkam kādas parastās valsts obligācijas, piemēram, 5-gadīgas vai 10-gadīgas Vācijas vai Francijas vai ASV obligācijas, mēs varbūt nopelnīsim 1 vai 2% gadā vai pat 0% gadā vai atsevišķos gadījumos pat negatīvu procentu likmi. Tad kā mēs varam gaidīt, ja parastas obligācijas praktiski nemaksā neko, ka šīs inflācijai piesaistītās obligācijas pēkšņi mums maksās pietiekami, lai nosaktu inflāciju, kur ir 5 vai 6 vai 7 vai pat vairāk procentu gadā. Tas būtu neprāts, tas tā nestrādā. Finansēs brīvpusdienu nav. Ja tu šobrīd gribi iegādāties inflācijai piesaistītās obligācijas, piedāvājums ir daudz mazāk pievilcīgs. Tu vari būtībā iesaldēt atdevi, kas ir inflācija mīnus X. Piemēram, es pirms dažām dienām skatījos uz Vācijas inflācijai piesaistīto obligāciju atdevēm. Un tajā brīdī, ja tu gribēji nopirkt 10-gadīgās inflācijai piesaistītās obligācijas, gaidāmā atdeve bija inflācija mīnus 2, kaut kas procenti. Savukārt, ja tu gribēji nopirkt 2-gadīgās inflācijai piesaistītās obligācijas, atdeve bija mīnus 5,5%. Tas reāli nozīmē, ka tu vari vidēji rēķināties, tu nopelnīsi inflāciju mīnus 5,5%. Nav pārāk pievilcīgi, vai ne? Tu pilnīgi ar garantiju zini, ka tava nauda strauji zaudēs vērtību. Tad vai vispār ir vērts skatīties uz šīm inflācijai piesaistītajām obligācijām? Tām var būt zināms pielietojums konkrētās situācijās. Ja tev ir kaut kādi uzkrājumi, kurus tu nevari atļauties ieguldīt nekur, kur ir kaut kāds jūtams risks, un tu domā, ka inflācija nākotnē pātrināsies, tā kļūs vēl trakāk, un tu gribi aizsargāties no šāda scenārija, tad var būt laba doma apsvērt šīs inflācijai piesaistītās obligācijas. Ja tu tajās ieguldi un tad inflācija vēl pātrinās, no tā tu esi samērā labi aizsargāts. Bet tev ir jāapzinās, ka tu būtībā ar garantiju zaudēsi daļu naudas vērtības, ja tu nopirksi šādas obligācijas un turēsi tās līdz dzēšanas termiņam. Ja tev interesē ieguldīt kaut kur, kur tu reāli noseksi inflāciju un varbūt pat vairosi savas naudas vērtību, tad ir jāmeklē citi ieguldījumi. Sliktās ziņas ir tādas, ka šie citi ieguldījumi vienmēr nāks ar augstāku risku nekā šīs stabilās lielo valstu obligācijas, bet labā ziņa ir tāda, ka ja tu zini, ko tu dari, ja tu izvēlies saprātīgus ilgtermiņa ieguldījumus, šos riskus ir iespējams pārvaldīt. Ir iespējams atrast ieguldījumus, kur ieguldot ilgtermiņā tev ir labas izredzes nosekt inflāciju un pat vairot tavas naudas vērtību. Ja tev interesē uzzināt vairāk par šādām iespējām, noteikti nospied pogu pierakstīties, subscribe, kā arī zvaniņa ikonu, lai saņemtu jaunumus no mūsu kanāla, jo mēs katru nedēļu ielādēsim kādu jaunu video par to, kā gūt pasīvos ienākumus, aizsargāt naudu no inflācijas, vairot kapitālu, pārvaldīt personīgās finanses un līdzīgām tēmām. Tā kā noteikti pieraksties. Laiku pa laikam mēs arī vadām kādu bezmaksas webināru par ieguldīšanas tēmām. Tā kā ja tev šobrīd uz ekrāna izlec saite, droši spied uz tās un reģistrējies. Un mēs tiksimies jau drīzumā.